Ja tava dienas kārts ir tornis, tad šodien vari piedzīvot zibens spērienu no skaidrām debesīm. Tornis simbolizē pēkšņas pārmaiņas, kas sākotnēji var izsist pamatu zem kājām, bet patiesībā palīdz nojaukt vecos pamatus, lai radītu vietu kaut kam daudz stabilākam un patiesākam. Ikdienā tornis var parādīties kā negaidīts notikums. Varbūt tas ir plīsis ūdens krāns, negaidīts rēķins vai pēkšņa atklāsme, ka leduskapis vairs nesaldē. Šī kārta saka: pieņem pārmaiņas un izmanto tās savā labā. Tā vietā, lai ļautos panikai, mēģini paskatīties uz situāciju kā uz iespēju. Varbūt vecās nērtības bija jānojauc, lai radītu ko jaunu un labāku. Un atceries, lielākās izmaiņas sākas ar pirmo soli, pat ja tas šķiet biedējoši. Darba jomā tornis var norādīt uz kādu neparedzētu situāciju. Piemēram, projekts, pie kura strādāji, pēkšņi tiek atcelts, vai kāds kolēģis pārsteidz ar savu rīcību. Lai arī sākotnēji tas var šķist kā haoss, šī kārts atgādina. Krīze ir iespēja pārskatīt stratēģijas. Varbūt tev bija jāpamet vecā pieeja vai jāmaina prioritātes. Esi gatava rīkoties elastīgi un izmantot jauno situāciju savā labā. Un ja viss šķiet kā no drāmas seriāla, pasmaidi arī visspēcīgākie stāsti sākas ar haosu. Attiecībās tornis aicina uz atklātību un godīgumu. Vai tavās attiecībās ir kāds slēpts jautājums, kas vairs nevar palikt neatrisināts? Šodien ir laiks to izcelt gaismā. Jā, tas var izraisīt nelielu zibeni, bet tikai godīga saruna var radīt pamatu veselīgai nākotnei. Ja esi viena, šī kārts norāda, ka iespējams tev jānojauc vecie uzskati par mīlestību, lai dotu vietu jaunām iespējām. Vai varbūt laiks atlaist pagātnes vilšanos un atvērt durvis jaunai pieredzei. Emocionāli šodien var justies kā laivā, kuru mētā vētra. Bet atceries, šī kārts liecina, ka viss, kas tevi šobrīd izjauc, ir vajadzīgs, lai tu augtu un attīstītos. Pajautā sev, ko šī situācija māca man par mani pašu? Tā vietā, lai cīnītos pret pārmaiņām, mēģini tās pieņemt un saprast, kā tās var būt tev noderīgas. Tātad, ja tava dienas kārts ir tornis, zini, ka, lai arī šodien var šķist izaicinoša, tā ir iespēja radīt jaunu sākumu. Tas, kas šobrīd sabrūk, vairs tev nekalpo, un visums tikai palīdz no tā atbrīvoties. Ielūkojies situācijā dziļāk, pasmaidi par negaidīto un uzticies, ka viss ved uz kaut ko labāku. Un ja šķiet, ka viss iet uz grunti, atceries. Reizēm mēs nenokļūstam pareizajās vietās, kamēr netiekam izsviesti no vecajām. Līga ieslēdza veļas mašīnu un piegāja pie kafijas aparāta, lai sev uztaisītu rīta kafiju. Šķita, ka būs kārtējā parastā diena. Darbi, mājas pienākumi, dažas telefona sarunas. Viņa pat īsti neaizdomājās par to, ka no rīta bija izvilkusi tornis kā savu dienas kārti. Tajā brīdī tas šķita kā kaut kas abstrakts. Viņai taču viss bija stabils. Nekas draudīgs pie apvāršņa neparādījās. Viņa tikko bija paņēmusi kafijas krūzi, kad atskanēja dīvains troksnis. Skaņa nāca no vannas istabas. Kas tas bija? Viņa nodomāja strauji pagriežoties un ejot pārbaudīt. Atverot durvis, viņa ieraudzīja katastrofu. Ūdens plūda pa vannas istabas grīdu, veļas mašīna grabēja un vibrēja tik stipri, ka šķita, ka tā tūlīt eksplodēs. Acīm redzot, kaut kas bija nogājis greizi, un tagad Līga bija spiesta rēģēt nekavējoties. Viņa izslēdza veļas mašīnu, mēģināja savākt ūdeni ar dvieļiem, bet tas tikai turpināja tecēt no caurulēm. Lieliski! Viņa nopūtās, zinot, ka tas nozīmē ne tikai haosu, bet arī izdevumus un neplānotu problēmu risināšanu. Zvanot santehniķim, viņa juta sevī uzplūstam dusmas un neapmierinātību. Viņa jau tā bija nogurusi no visiem sadzīves pienākumiem, un tagad vēl šis. Bet tad viņa atcerējās torņa kārti. Šī kārts vienmēr nes kaut ko pēkšņu. Negaidītu, kas izsit no līdzsvara. Bet ilgtermiņā liek sakārtot to, kas bijis trausls vai nestabils. Kad santehniķis ieradās un pārbaudīja situāciju, viņš noteica: vecās caurules bija jau savu nokalpojušas. Labi, ka tas notika tagad, nevis vēlāk. Citādi būtu vēl lielākas problēmas. Līga pie sevis rūgti pasmaidīja. Protams, viņa nebija priecīga par šo dienas pavērsienu, bet tagad viņa skaidri redzēja, ka šī krīze bija arī iespēja. Šis notikums viņu piespieda pievērsties tam, ko viņa jau sen bija atlikusi – mājas santehnikas sakārtošanu. Viņa saprata, ka reizēm stabilitāte ir tikai ilūzija, un kad tornis parādās,
Tas satricina pamatus ne tāpēc, lai sodītu, bet lai dotu iespēju uzbūvēt kaut ko stiprāku. Vakarpusē, kad viss bija sakopts un santehniķis devās prom, Līga apsēdās ar jaunu kafijas krūzi un domāja par šo dienu. Tā sākās kā parasta, bet beidzās ar haosu, kuru viņa veiksmīgi atrisināja. Un, lai arī viņa nebija plānojusi šīs pārmaiņas, viņa saprata, dažreiz viss salūst, lai varētu tikt kārtīgi sataisīts.